Es šobrīd atrodos Latvijas dzelzceļa vēstures muzejā, stāvu pie ritošā sastāva, vairs ne ārā pie mūsu ekspozīcijas, bet jau muzeja hallē. Un šeit arī ir vagoni daži. Pareizi sakot, šeit jūs redzat vienu. Aiz muguras, tas ir sniegtīris, bet kaut kādā ziņā arī vagons, un tur mums ir vēl viens pasažieru vagons. Un šeit ir platforma. Iepriekšējās reizēs runājam, ka platformas pirmajos gados un pirmajos 100 un mazliet pat vairāk gados būvēja divasīgas. Bet ir, protams, visās lietās savi izņēmumi, un izņēmumi ir tādi, kas attiecas uz tieši šaursliežu dzelzceļiem. Jo šaursliežu dzelzceļos ar divasīgiem vagoniem mums būtu diezgan grūti. Kāpēc? Tāpēc, ka ir vairāki apstākļi, kas padara gandrīz vai neiespējami sevišķi 600 mm dzelzceļos divas vagonu eksploatāciju. Viens no šiem apstākļiem ir kravnesība. Ja mums būtu divas vagoniņš, tad mēs varētu tur varbūt dažus piciņus ar zemi ielikt, dažus lapus, varbūt pat 10 un vairāk mazliet, bet tā tad būtu vagonēte. Lai to tomēr nodēvētu par vagonu, tam jābūt kaut kādai sajēdzīgai kravnesībai. Šajā gadījumā šāda tipa vagoniem tas ir 5 tonnas. Priekš šaursliežu dzelzceļiem gluži neslikti. Otrakārt, divas vagonam piemīt diezgan liela nestabilitāte. Ja, protams, sliežu platums ir 1520 mm vai 1435, tā ir viena lieta. Vagonu var izveidot pietiekošu gāru, un arī tas būs stabils. Šaursliežu dzelzceļos tas tā nebūs. Un vēl viena ļoti interesanta lieta ir ass slodze. Tas ir parametrs, kurš ir ļoti būtisks, jo ja mums būtu ļoti liela slodze uz vienu asi, uz vienu riteņu pāri, tādā gadījumā šīs sliedes kaut kādās vietās varētu neizturēt, sevišķi, ja tās, kā 600 mm dzelzceļiem, bieži vien ir liktas nesagatavotas zemes klātnes un sāktu ieliekties. Tāpēc arī šaursliežu dzelzceļos, un šī gadījumā runa ir tieši par 600 mm dzelzceļiem, kuri mums Latvijā galvenokārt parādījās Pirmā pasaules kara gados, faktiski izmantoja tikai un vienīgi 4 vagonus ar grozāmiem ratiņiem. Kā pamatvagonu tips, atšķirībā no lielā dzelzceļa, tika izvēlēts pusvagons. Tātad platforma ar diezgan paaugstiem bortiem, jo, protams, ka 5 tonnas, lai iekrautu, šeit jābūt kaut kādai ļoti specifiskai krāvai, lai mēs varētu iekraut 5 tonnas, tāpēc tomēr šiem te sānu bortiem, protams, arī gala bortiem ir jābūt. Jā, šo platformu var izmantot vēl dažiem mērķiem. Tur ir vietas statņiem, kurus tātad, ja ieliek tādus pagarus mietus, tad var arī iekraut dēļus, koku materiālus, baļķus, dažādas formas, bet šīs vagonas jau ir modernizēts, ja tā drīkstētu teikt, arī rāmis ir pastiprināts, un tepat varbūt mazliet vairāk par 5 tonnām var iekraut, bet arī gala borti uztaisīt nelokāmi. Ja būtu iespēja nolocīt šos te gala bortus, tad tur varētu arī likt, un kādreiz lika tieši to, kādēļ daudzus mūsu dzelzceļus būvēja. Ne ļoti daudzus, bet tie, kas Kurzemes piekrastē gar jūru un arī uz roju, tie bija paredzēti tādiem mērķiem, lai vestu smagos lielgabalus, un tad ir nepieciešams pat ne tikai viens vagons, bet vairāk, un šo te lielgabalu stobru var uzlikt par 2 vagoniem, piemēram. Beidzoties Pirmajam pasaules karam, lielāko daļu Vācijas armijas sabūvētos dzelzceļus mēs sākām izmantot civiliem mērķiem, un šos te pusvagonus pēc tam piemērojam ļoti dažādām vajadzībām, kā piemēram pēc šo, ar kuru tika vesti dažādas kravas, lai galvenokārt ar dzelzceļa uzturēšanu, dzelzceļa būvniecību saistīts, bet pēdējos gados, tātad pēc koplietošanas dzelzceļa slēgšanas, tas notika pagājušā gadsimta 60. gados galvenokārt un 70. gada sākumā, šis vagons tika pārdots Līgatnes papīra fabrikai, un tad uz šī te vagona atkal veda savukārt gatavo produkciju, papīra ruļļus. Un arī tie ir ļoti smagi, un tāpēc vagons ir arī izmantots tas, kas ir pastiprināts. Šādas vagona rāmis jau no jauna būvēja Latvijas dzelzceļa darbnīcās starpkara periodā, bet ratiņi
Tie gan ir saglabājušies no Pirmā pasaules kara un tiek izmantot gan sniegtīra vajadzībām, tur gan mazliet ir pastiprināta šī ratiņa konstrukcija, bet tādi paši ratiņi tiek izmantot arī pasažieru vagonos. To garums atkal reizēm bija garāks, šī ir aptuveni 6 metrus gari pasažieru vagons, kas ir muzeja rīcībā, hallē, tepat atrodas, tas ir gandrīz 10 metrus garš. Bet jebkurā gadījumā nemainīga šī te gan ratiņu, gan rāmi, faktiski konstrukcija tika izmantota mūsu dzelzceļos teju 50 gadu garumā arī pēc Pirmā pasaules kara, un tā konstrukcija sevi ļoti labi parādīja, un mēs esam arī, protams, lepni, ka daļa, neliela, maziņa daļiņa no šī ritošā sastāva ir arī šobrīd apskatām Latvijas dzelzceļa vēstures muzejā un arī dažos citos muzejos, piemēram, pēc Ventspilī, Piejūras brīvdabas muzejā un vēl citur.